Esiet sveicināti! Šodien es neesmu viens. Ar mani studijā ir pagaidām noslēpumainais viesis. Mēs noskaidrosim, kas viņš tāds ir. Un pats galvenais man interesē, tu pastāsti, kas tu esi, bet kāpēc tu telpā esi cepurē, jo kaut kā diezgan silts ir tomēr. Vai tas nepieciešams no gaisa, no galvas, no gaisa nekas nekrīt uz galvas? Kā tu maidies? Es nebaidos no telpā, nekas no gaisa nekrīt, bet redziet, labdien visiem! Es esmu Ivars, un šī tāda ļoti interesanta cepurīte, var redzēt, tums misija, melnā misija. Tā ir tāda interesanta folija cepurīte. Var redzēt, iekšpusē ir folijas, tas ir līdzīgs folija materiāls, bet par cik stāstīja, kad ir šīs te cilvēki, kas ir folija galvas, folija cepurītes, muļķīši. Tad es jums gribu pateikt vienu lietu, kad acīm redzot, nekad nav tā, kad ir dūmi bez uguns. Un gudri cilvēki pasaulē sen ir sapratuši, ka ir liels problēmas attiecībā par 5G, par radioviņiem, dažādiem starojiem mēdiem. Un cilvēki ir izdomājuši, ka vajag pasargāties no šīm lietām. Tāpēc ir izdomāti dažādi veidi audumi, ir izgudrotas segas, ir izgudrotas aizskari, ir aizsargājošie materiāli, kur ir pārbaudīti, kur ir testēti. Šāds materiāls izmanto arī militāristi. Mēs jums vēlāk nodemonstrēsim, ir arī speciāls somas, kas aizsargā, lai nebūtu no telefonas, lai pārvietojoties mašīnā. Šie visi frekvences līņi, kas radījums tomēr varbūt ne pārāk liela, tomēr apstrāja, un ja šis apstrojums regulārs, tad nav brīnums, ka cilvēki mūsdienās sāk slimot vien vairāk. Apmēram tā. Teikšu, skan diezgan fantastiski, kā kādā fantastiskas filmā, kādā romānā, kādā detektīvā vai kaut kur tāda ir. Jāsaka, ka es vispār pirmo reizi saskopos tos daudzkārt dzirdētās folija cepurītes. Tātad dzīves cilvēki, kurš ir pasaka, ka es esmu folija cepurīte. Mani interesē, bet kā tu līdz tam nonāci? Kā tu līdz šādai kāpēc tu tas interesēja un kas tev pie tā noveda? Vienmēr ir bijis tā, ka cilvēks mēģina apuļķot. Tāpēc, kad tas viss ir bizness, tāpēc, kad ir farmācijas biznesa, ir dažādi vietu biznesa, ir pārtiks biznesa, ir banka biznesa, un šī brīdī arī vienkārši ir ļoti daudz šo starojumu, tāpēc, ka cilvēki paliek no vienas puses viedāki, no otras puses degradētāki, tāpēc, ka mēs izmantojam ļoti daudz tehnikas, dažādu tehniku, tad viss šī tehnika tomēr rada kaut kādu zināmas starojumu un kaitējumu, ja? Un tieši tāpēc, ka cilvēki mēģina no šīm lietām pasargāties. Un mēs jums vēlāk nodemonstrēsim, kad mēs varam pierādīt to, ka, pieņemsim, ir speciāls testers, kas parāda to, ka ir šis starojums. Ja uzklāja speciāli audumu uz, pieņemsim, planšetes, vai tas varētu būt, pieņemsim, printeris vai vēl kaut kādas iekārtas, tad šis starpaks vienkārši pazūd. Ar testeru palīdzību, to var nodemonstrēt, un tas viss ir redzams. Vienkārši cilvēki domā par lietām, tāpēc, ka cilvēkiem primārais, lai varētu veiksmīgi strādāt, lai varētu audzināt bērnus, lai varētu kalpot savai dzimtenei valstī, primārais tomēr ir visos gadījumos veselība. Es saprotu to, un sevišķi tas sāsnājies, protams, ir pēdējā laikā, jau vairākus gadus pēdējos, ar to 5G, kas ienāk 5G, vai kā viņi to pareizi sauc. Es teikšu, cik es esmu sastapies vai tā vērtais savā dzīvē, es gan kaut kā ļoti diži neizjūtu, ka tas 5G kaut kā ļoti atšķirtos no 4G un varbūt pat 3G, tur. Tas ir apmēram tas pats, kā mēs mēģinātu padzīvot tādā lielā mikroviļņu krāstī. Tieši tā. Un tāpēc es gribētu pieminēt, ka ir ļoti svarīgi aizsargāties, tāpēc, ka visi mēs šobrīd esam atkarīgi no interneta. Mēs esam lielākajai daļai darbs saistībā ar netu un ir pat pārdošanas starptautiski, kad cilvēks attālināti strādā un tā tālāk nodarbojas visdažādākām lietām, juridiskām lietām tā tālāk. Tāpēc mums vienkārši jādomā, kā pasargāties, un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc mums ir jādomā gan par ēšanu, gan arī
par ko daudz jau domā, bet jādomā tagad šī brīdī arī par to, kā mums pasargāt savu ķermeni, savus krūtis, savus visus orgānus, un vēl pasaulē cilvēki ir izgudrojuši šīs speciālās, gan palīdz arkuras, gan ir speciālas vestes, speciālas apģērbs, speciālas apakšveids, ko lietot, lai būtu aizsargs. Un ir arī, es saku, speciāli pat arī pērkam audumi, kas ir kā aizkara veidā, kad jūs variet nodrošināties, ka šie aizkari jums arī, kā saka, maksimāli dzīvoklī mājā, mītnē, kur jūs dzīvojat, aizsargās. Tas var būt arī tikpat labi arī office, īpaši centrā, kur šie radioviļņi, kā saka, ir no vienas puses uz otru pusi, visādi starojumi. Tāpatās, braucot mašīnā, jums ir iespēja pasargāties, ieliekot iekšā, teiksim, savu telefonu, planšetu, datoru speciālā somā. Dators vispār jums mašīnā braucot pie stūras nav vajadzīgs, bet tas arī visu laiku kaut ko izstaro. Un jūs ieliekat speciālā, kā saka, somā, noslēpiet un vienkārši jums nav absolūti nekāds šis starojums. Manuprāt, tās ir lietas, par kurām vajadzētu domāt, runāt, un kāpēc tas viss arī šobrīd šis redzījums, tāpēc, kad man ļoti nepatīk, kad ir ļoti slikti, ļauni, nenovīdīgi, skaudīgi cilvēki, kuri ir uzbrukuši mūsu sporta zvaigznē Mairim Briedī. Mairis Briedis viennozīmīgi nesis Latvijas vārdu pasaulē, ļoti nopietni, viņš ir viens no pasaules labākajiem bokseriem savā svara kategorijā jau vairāk gadu garumā. Un cilvēks, kas ir tiešām iznesis Latvijas vārdu, kur vajadzētu mums nest uz rokām, jo mums būtu jāmācās no citu pasaules valstu cilvēkiem, kurus savus sportistus ļoti cienīgi. Tad šeit tagad ir tāda zākāšanās par Mairu Briedi, kad man vienkārši matu stāvs ceļās pēdējie, kas vēl ir palikuši. Un šī brīdī es gribētu oponēt arī ļoti nopietni un arī aicināt uz sarunu, ja tas būtu iespējams Latvijas televīzijā, Mairu Briedi kā bijušo fizikas skolotāju Jurcinī, tāpēc, kad viņš arī ir apgādājis Mairi kopā ar mūsu dižo presi sorosīt mēdījiem, kuriem patiesībā ticēt manā skatījumā nedrīkst absolūti. Un ir nogādījis Mairis Briedis, lai arī es varu pateikt vienu, šāds fiziķis neko nezinu. Un šie visi ir absolūti meli, tāpēc, kad par visām šīm lietām, tehnoloģijām, patentiem, var atrast internetā informāciju. Konkrēti šie patenti, kas ir attiecībā par ģeoinženieriju, pirmie patenti ir jau apmēram 1913. gadā reģistrēti. Pirmie vispār mēģinājumi kaut ko mainīt gan ar lietu, gan ar mākoņiem, visādām tādu lietām ir sākušies jau vēl agrāk. Tas ir kaut kāds apmēram 1891. gads. Tad iedomājieties, cik ilgus gadus tas viss notiek. Šie patenti ir simtos. Tas viss ir atrodams. Mēs iespējams arī ieliksim šādu atsauci šajā redzījumā, kur jūs varēsiet par to pārliecināties. Kā jūs domājat, kurā valstī ir visvairāk šie patenti? Kurai valstī pieder? Es domāju, nevienam tas nav daudzajām, tā nav Krievija, tā ir Amerika. Amerikā šie patenti ir apmēram 90% no viss, kas pasaulē sēžots sataisīts, un tas nav slikts. Tā ir gan mākoņu stundīšana, gan lietus izveidošana, gan hartieroči, gan visdažādākās citas lietas, kuras tiešām nav īpaši labas cilvēkam. Un tieši tāpēc cilvēkam, kurš jūtās brīvs dzīves cilvēks, es domāju, ir jāpasargā pirmkārt jau sevi, otrkārt savus iespējamos vai jau esošos pēcnācējus, savus radiniekus, savus tuviniekus. Un tikai tādā veidā mēs varam mēģināt izdzīvot šajā skarbajā pasaulē, jo acīm redzot ir ļauni cilvēki, kas vēlās kaut ko darīt, bet mums sliktu. Konkrēti par šo Jurcinīti, un man atļaus, es gribētu nolasīt pāris lietas. Jā, protams. Ko rakstījuši arī ir daži cilvēki, kas vienkārši, lai nav tā, ka viena tāma teica, bet es vienkārši atļaušos nolasīt, ko cilvēki raksta. Tā ir anonīma ziņa. Fizikas skolotāja Juri. Tipisks pasažieru un krāvas lidmašīnas kruīza augstums ir 10–12 km. Šajā augstumā gaisa temperatūra ir tejnemainīga, -50 līdz -60 grādi pēc Celsija skalas. Ja jūras cinīts tiešām kaut ko sajēgtu fiziķis, tad zinātu, ka tvaiks sasals tāpat kā ūdens jau no 0 grādiem pēc Celsija. Tātad, vai lidmašīna ieskaujoša atmosfēra ir -40 vai -70 grādi Celsija,
vairs nevajag to, vajag izplūt gāzēs, vienmēr sasals un veidos lēdz kristāli tapu aiz lidmašīnas. Bet, ja runā par zinātni, tad zinātni ir zinātkārt un rodas pašas, protams, jautājums. Vismaz tiem, kuriem ir spēja izliekt sprānu un aizlidot, un paskatīties debesīs. Kā tas var būt, ka vienu dienu aiz lidmašīnas paliek vien dažu kilometru asti, kur izgaisa sasluši un dvaigiem izklīstot. Skats, pie kur vidējā un vecākā gadagājuma cilvēki jau no bērnības pieguļ. Bet citu dienu aiz lidmašīnām paliek simtiem kilometru astes, kuras neizsaka. Tas izplēšas veidojot slāni, kurš nekādi neatgādina, ne mākoņas, ne mīgi. Jūri, paskaidro man to un paturot prātā, ka temperatūra saglabājas aptuveni vienādu un lidmašīnu kruīzes augstums arī. Nu, tā ir tā viena no ziņām. Es balsīšu pēc brīža arī vēl pāris, ko es gribu pateikt par šīm inersijas sliedēm. Jā, ja cilvēki nezina, es esmu pirmkārt profesionāls burātājs. Es esmu daudzkārtējis Latvijas čempions un izcīnījis arī kausus arī ārpus Latvijas. Par mani pirmais raksts ir 80. gada 2. septembra avīzē. Tajā laikā bija avīze laikraksts Sports. To gadu es labi atceros, jo tajā laikā tas bija arī olimpiskais gads, jā, un mans tēva brālis Mežmils, arī burātājs, vadīja tajā gadā olimpiādu, protams, lozeri. Tāpēc, kad toreiz mums bija jaunie partijnieki, kuri izdomāja, ka Latvijā olimpiādu nevajag, un tāpēc olimpiāda pārcēlās uz Piritu, uz Tallinu. Vēl man šis datums ir zīmīgs ar to, ka kā jau jaunam puikam toreiz bija prieks, ka 2. septembrī tur piedalījās sacensībās, topo nav par medaļu, jā, bet tur neiet uz skolu, tā kā ir zīmīgi datumi. Jā, un šajā sakarībā es varu pateikt to, ka es esmu ļoti daudz laika pavadījis uz jūras. Padomu laikos burājot uz jūras, kad nebija mums ne profesionālie tērpi, neko, ka mēs bijām izmirkuši nedēļām. Tā saka, burājot un pilnīgi slapi, jā, un bija gan Baltijas kausa, gan daudz citas sacensības. Un ko mēs uz jūras redzējām? Tās bija debesis, tā bija jūra. Jā, un atkal debesis, jā, dienā, naktī, maiņas uz jūras, un tagad man ir kāds stāstījis, jā, kad tajā laikā bija tāds debesis, nedraudmīgi. Vienkārši tagad daudz akli uzticās zinātnē, akli tic medijiem, kuri jums arī stāstīja par gudrajām potēm, ka tur ir viss ļoti labi. Un šī brīdī es uzskatu, jā, ka vienkārši cilvēkiem ir laiks ieslēgt savu kritisko domāšanu kaut nedaudz, jā. Kāpēc pieņemsim no vienām lidmašīnām, kuri pieņemsim lido kaut kāds Finairs vai jebkāds cits lidmašīna, kad praktiski vispār mūsdienās nav vairs šī inersijas līnija, kas bija padomu laikos. Es ļoti labi atceros, jā, kā mazs puika būdams, jā, ka tomēr skatījāmies debesīs un redzējām, ka lidmašīna lido. Un bija tāda neliela lastība. Jā. Nezinu, vai tas ir izskaidrojums ar to, ka šobrīd ir labākas degvielas, vai ar to, ka ir vienkārši labāk arī dzinēja motori, kas noteikti tā arī ir viss pilnveidojies, šīs inersijas līnijas praktiski vispār nav redzams. Ja cilvēks skatītos biežāk debesīs un nebūtu kā kurmiņi, ja, kas debesis vispār nekad neredz, tad būtu ievērojuši arī tāda elementāra lieta, kad ir lidmašīnas, kuras lido un atstāja šīs astes paralēlā kursā vai pretējā kursā lido parasti normāli lidmašīna. Un tur nav nevienas astes. Ja to nevar nepamanīt, tad jauna lidmašīnas ir aptuveni arī, kā Juris Cirīņš stāsta, tie ir dažādi augstumi, nedraudmīgie, te nav dažādi augstumi. Ir vienādi augstumi, viss ir tikai vienkārši, ja cilvēkiem ir samaksāt lielu naudu, kad melo, tad viņš vienkārši melo. Tā kā es izskaidrošu vēl tādu elementāru lietu. Tad, kad lido šī parastā lidmašīna, kurā pieņemsim ir inersijas līnija, kas ir pasažieru lidmašīna, mēs runājam tagad par karu lidmašīnām. Tad ir tāda situācija, kad šī parastā lidmašīna atstājot ļoti īso asti, šī asta izdzies. Viņa vienkārši pazūd. Tas ir līdzīgi, kā pieņemsim, ja brauc jums pa priekšu nesarmontēta dīzeļa mašīna, un šī dīzeļa mašīna izpūš lielas dūmus, jā, vai arī tas ir vecs kaut kāds autobuss, tad vienkārši tie dūmi vienkārši izgaist. No šīm otra veida lidmašīnām, kurām ir pilnīgi citas ķīmijas iekšā, var pateikt to, ka šīs līnijas ir pilnīgi savādākas, jo līnija paliek lielāka, izplašās, pēc tam veidojās strukturēti mākoņi. Šo strukturētos mākoņus pēc tam veido ar kaut kādiem radioviļņiem vai kādu palīdzību. Pēc šādas bildes mēs arī noteikti pievienosim video.
tālāk ir tāda vēl situācija, ja, kad šie mākoņi ir pilnīgi nesakarīgi, tie nav spalvu mākoņi, kā daži stāsta. Ja. To vienkārši var redzēt bildēs jums pietiekoši daudz pierādījumu. Katrs domā pats. Vēl jau vairāk, kad par šīm lietām pilnīgi oficiāli jau raksta tas pats Bills Gates un daudz citi. Viņi jau vairs neslēpjās, kad viņi mēģina aizsakt sauli. Kāpēc viņiem jāaizsaka saule? Domāju paši viena lieta, kad varbūt viņiem traucē tas, kad ir cilvēkiem pārāk daudz saules. Ir arī šī muļķīgā teorija, kad mēģina tādā veidā pasargāt, lai zeme nesasiltu. Tās ir pilnīgas muļķības, jo tur atkal ir ārprātīgi pretruni un tajā pašā laikā ārprātīgos kvantumos tiek izzāģēti pasaulē meži. Meži tiek izzāģēti, ja, tas nozīmē pilnīgi vienu, kokam vajadzīgs CO2. Koks pārstrādā, kā saka šo te. Un, ja mums vienkārši nav šo koku, ja, tad mums vienkārši viss mainās dabā. Un izvāģējot milzīgā kvantumā mežas, pilnīgi mainās arī viss, kas struktūra, plus koki patērē ūdeni. Kokiem ir nepieciešams ūdens, tas viss ir vienkārši tajā brīdī veido ārprātīgi disbalans, ja. Un tas viss ir absolūti pretdabīgi. Apmēram tā. Klausoties tavā stāstā, man tur dažas domas tāds radās, jā, par to bilonkulu, to teikt, jā, tur bija, taču viņam tur kaut kāds vēl tur Zviedrijā, viņš gribēja kaut ko taisīt, bet tur Zviedrijas valdība tur neļauj viņam tur veikt to savu eksperimentu, kaut ko tur tā kaisīt gaisā, tur vai aizkaskot to saules gaisu. Tāda lieta bija, un tas bija arī oficiāli mūsu presē, arī tas nav nekādas sacensības teorija, tāda lieta bija, jā. Tad vēl, jā, bet, es tā kā mēģināšu to oponēt drusiņu, bet vadoties no to, ko raksta tie, kas noliedz šo te sazvērstības teoriju, kas savukārt tos piekritējis tāds kā tevi, un arī mani tur par visādiem tādiem, kas tur klausās visādiem motīviem, jā, un slikti mācījušies ir fiziku un nekā no tā nesaprot. Stāsta, jā, tur ir dažādas līmeņas, tur vēja mainās, tur tādu, tāpēc citas izsūd ātrāk, citas nē. Bet tu teici pareizi par tām lidmašīnām, pats es novērojis, jā, ka lidot plaks pat paralēli gandrīz, jā, tur vienā ir paliek, otrai nepaliek. Jā, tur arī pateikšu, varbūt kāpēc tas tā ir un kāpēc tas ir slikti, ka tā ir. Bet visvairāk man tomēr, es biju dzirdējis un biju redzējis bildes, jā, ka ir tā līnijas iet un pēkšņi, jā, tāds normāls, bet tāds, kas tā vietni izplešās. Un tepat vēl nesen, tagad septembra sākumā redzēju, tepat virs mūsu Rīgas, jā, paralēli gāja, un pēkšņi tas apstājas, vairs nav. Beidzās tā līnija. Izslēdz elektromotoru. Varbūt viņš izslēdza to savu dīzeļu vai kādu tur benzīndzinēju un pārgājas elektrību. Jā, tur vairs tās lietas nav. Jā, tur. Es paskaidrošu. Nezinu, vai mēs to varam likt raidījumā, kā saka, sižetā, bet iespējams, ka varam padomās, visos gadījumos privāti tas var nosūtīt ļoti daudz attēlus ar šīm lidmašīnām, kā tas viss izskatās. Un lidmašīnā, protams, kā saka, ir speciāls pilots, kā saka, ar spectēkpā. Tas viss ir daudz šādu video ar sižetu ir, jā. Un lidmašīnā ir vienkārši bloķīts, jā, un bloķīt vienkārši pagriež. Jā, vai varbūt beigtāt to, kas... Nē, beigties arī, protams, tas arī var būt izbeigties, tas arī otrs, bet nē, viņi vienkārši šīs astes ir gudrāk palikuši, kāpēc, lai nebūtu visu laiku šīs, vienkārši viņi pagriež šo bloķīti. Tad atver, tad aizver, jā, pavisam vienkārši tā, tad podziņi, tas viss ir redzams. Tas vēl muļķīgāk, tad šeit kāds, tu tagad sāc, tas kaut kāds signāls, tur zīmē punktīši svītri. Bet es atvainojos, bet ja mēs tagad redzam, jā, kad bieži vien ir kā krievu spēle, kā saucās, jā, kad ir kreķi noļi, padomu laiku cilvēki atcerās spēlēt šādas debesis, ja? Un tad man kāds stāstīs, ka tās lidmašīnas braukā, kāds krustu šķērs un daži pat braukā apļos. Ir šādi video, es vēlreiz saku, to mēs mēģināsim nopublicēt, jā, un tas nav iespējams. Šokārt ir vēl viena lieta, ja brauc 3-4 lidmašīnas vienā pilnīgi paralēli, jā, viena aiz otras, vienā virzienā brauc tieši pa to pašu trajektoriju, jo virs Rīgas to var ļoti labi redzēt, ja, kad lidmašīnas lido praktiski pilnīgi vienos kursos, nemarkīgos kursos. Ja. Es pat varu izstāstīt virzienu. Virziens ir apmēram aptuveni no Rīgas lidostas pusi pāri, kā saka, Rīgai, pāri Dailes teātrim.
virzienā, kā saka, uz vecāku pusi, ja, šķērsojot Ķižzaru, tās trajektorijas ir pilnīgi vienādas, viens un tās pašas. Un man nekad neiestāstīs, ja, kad viena un tā pat lidmašīna, kad respektīvi 3-4 lidmašīna brauc vienā pusā, bet ir vēl vietēji. Tu pieminēji par to vēju. Ir ļoti interesanta situācija, kad ir absolūts bezvējš, šīs trases vienkārši tā kā iestrēgst. Vienkārši iestrēgst, un viņi paliek milzīgākais mākonis, un viņš nezina vairs, kur likties, tāpēc, ka tas vējš nevar izgaismāt. Un tas stāv tāds milzīgs strips. Ir vēl viena lieta par šīm lidmašīnām, kad ir arī attēli, kur ir konkrētas cisternas, kā šīs lidmašīnas izstāsta no iekšienes. Kādas izskatās no aizmugures, ka aizmugurē ir tādas palielas, tādas tauras sprausas, bet tad izskatās ļoti līdzīgi, teiksim, kā instrumentam tauri, ja, tādas taurvērtīgas, ja, un no tā nāk laukā, kā saka, šie dūmi, ja, kas ir ļoti kaitīgi dūmi, ja tur ir visas smagā mendeļēja kabula, pat mendeļēja, es atvainojos, protams, pēc mums dienāks nedrīkst pieminēt šo vārdu, ja, bet, diemžēl, tur ir visas smagā metāla dāma. Tā ir tāda ļoti smaga lieta. Vēl viena lieta, ļoti izmainījušies koki, augi, lapas, gan kastaņu lapas, gan pļauju lapas. Pļauju lapām, jā, daudz saka, tās parasti slimības, rodās parasti slimības. Ir tāda tā kā putekļu kārta, ja, kas vienkārši pēc tam ar lietas ūdeņiem noskalojās. Tad visos gadījumos cilvēki saka, ka šie augi sāk slimot arvien vairāk un vairāk. Šogad ir vēl tāda interesanta aizdomīga lieta. Kad Rīgas centrā dzīvojot jau kaut kādu mēnesi no kaut kāda augusta beigām, lai arī ļoti silts laiks ir bijis, pie loga klauvēja zīlītes. Mums vienmēr ir ziemā bijusi barotā pie loga, bet ziemā pat 10 un vairāk mīnus grādu augstumā šīs zīlītes nemaz pie tā loga nenāk. Šī brīdī zīlītes intensīvi klauvē, mums pat divreiz ir zīlīte ielaidusies pa logu. Ja, tā kā jo silts un logs ir vaļā, ja, un nelaidusies pa logu, tā kā viņas meklē barību. Tas acīm redzot nozīmē to, ka ir kaut kādas problēmas ar kukaiņiem, ar dabīgo pārtiku. Ir lielas izmaiņas, respektīvi, es regulāri peldu, es jūtu, ka ūdens ir pilnīgi savādāks. Daudz cilvēku arī, kuriem labāk kožas, teikuši, kad arī, teiksim, pilnīgi sajūta, ka gaiss ir tāds, pilnīgi savādāks, nepatīkams, ķīmisks, jā. Ir arī vairāk cilvēku, kas arī man ir attēlos, jā, kad cilvēkiem ir violeta notekūdeņi. Ir vēl viena lieta, kas arī ir piefiksēts, ka šīs lidmašīnas, pieņemsim, kādreiz lidoja zemāk. Šī brīdī viņas ir mainījušas trajektorijas un lido tā kā augstāk. Iespējams, ka tāpēc, kad vienkārši cilvēki pārāk daudz runā un viņas tā kā no augstāk lidot, varbūt mēģina novērst to uzmanību. Īsāk sakot, nezinu, bet tās nav sazvērstības teorijas, jo es vēlreiz nevar nekad izveidoties šādas ķīmijas. Un man neviens neiestāstīs, jau tur nevajag būt fiziķi, tur vajag būt tādam cilvēkam kā Mairs Briedis, ja, vai tādam kā es, kas ir pie dabas, jo Mairs Briedis arī skrien krosiņas, viņš arī daudz, es zinu, arī vasaras laikā peld diezgan lielus kilometrus, tā līdzīgi kā es akvatorijās, ja, viņš ir kopā saistīts ar dabu, un cilvēks, kad ir pie dabas, ja, kurš skatās debesīs, nevis kā kurmis izlaik zemē, vai vispār neiziet no ofisa, ja, tas cilvēks pamana. Ja. Un ir vēl viena lieta, nebrīnos arī par to, ka cilvēki daudz ko neredz, pēc 80% cilvēki vispār nepamana lietas. Ļoti daudz lietas nepamana, ja. Arī pat tādas lietas, ja, ka tu viņam var paiet, kā saka, 3 reizes garām uz ielas, viņš tik tā tevi ierunās. Tā kā par ko mēs runājam, un ja cilvēki pieņemsim tā pašā Nacionālā teātrī vai operā, visi tā mūsdienās sēž planšetē vai telefonā, un vairāk nav dzīvās sarunas, ja, tas cilvēks ir daļai nozumbēts. Vēl par tām lidmašīnām. Noteikti reisi, noteiktā dienā, tikos tā lidmašīna lido, ja. Kāpēc ir tā, ka citreiz tad lido, it kā es esmu paskatījies, vai tajā dienā tikos ies, nē, nav. Atkal citos laikos ir, un tā, ko tu teici, tur tām šērsām iet jātur. Tā kā tur tāds bardaks diezgan. Un tā tāds humors pie viss šitā. Tur pieminēja, ka tehnoloģijas, viss tur degviela tur labāk palikusi vai tā. Es gribu teikt tas ir kaut kāds izpildes gāzes vai kas tur iet, ja tur. Tātad tie, kas atstāja,
tās trakās. Tātad viņiem tiem dzinējiem kaut kas nav kārtībā. Kāpēc man ar savu dīzelīti tur, kad man tur CO2 pārsniedz to līmeni un viss, es nedrīkst piepildīties satiksmē. Tad jau tāpat vajadzētu būt, jūs te kādā satiksmē ar savu aparātu nedrīkstiet lidot. Nu, varbūt, lai viņi lido kaut kur citur, bet tie būs tie robeži, tur vajadzētu stāvēt šitiem tev pateikt, vecīt tu ar šitādu te aparātu, griez atpakaļ un lido uz turiem, no kurienes tu atlidoji. Nu, tas bet vispār tā ir, jā, tur. Labs jautājums, jā. Mēs nesakārtot mašīnu nevaram piedalīties ceļu satiksmes noteikumos, jā. Bet tā pašā gaisā izrādās, ka lido kā grib, jā. Jā. Ir vēl viena ļoti interesanta lieta, kad ir jau tāda interesanta aplikācija kā FlyRadars. FlyRadarā bieži neparādās šīs lidmašīnas. Vai arī ir otra lieta, ja, ko es arī noteikti jums atstāšu, ja, kad ir piefiksēts, ja, ka pieņemsim lidmašīnu, lido kaut kur no Rīgas līdz Limbažiem, pie Limbažiem uztais pāris apļus, un pēc tam lido atpakaļ. Es atvainojos, Limbažos ir kaut kur tur ap to rajonu ceļus, Limbaži ir mums lidost kāda vai kā. Es redzēju šajā radarā, ja tur reizē tur bieži vien pat sazīmē tāds kārtīgs tur āpļus vai elipses, nu kā tur zīmē, un daudzas reizes ir šos ir taisni. Jā, bet tad es savukārt kaut ko šur lasījis, ka tas esot vajadzīgs tāpēc, ka tur kaut kāds tur kartogrāfija, kaut ko tur pētīja, un tāpēc viņi lido varbūt fotografēt vai kaut ko filmē. Tas ir viens. Un tu pieminēji pat šiem te kukaiņiem, kuri mazāk ir. Pēdējās 2 vasaras noteikti stikla logu mazgātājs ir jāizmanto daudz reizi mazāk. Nē, tiešām tādēļ bija tā, ka tu lido, tas logs ir, un arī priekšējie luktura vai ne, tur atšausmas kā, viņi nespēja dirīt. Tagad jau vispār tas ir baigi plaši, nevajag vairs vēl pirkt tik daudz to. Grūti jau pat. Kur viņi palika tie kukaiņi? Akal, te man ir jāliek akal tā folija cepurīt, ja? Un jāsaka tā, ka tikai folija cepurīties cilvēki tā var domāt, ja? Bet runāja jau, ka Billam Gatesam un vēl tur tā kliķē, ja? Švābam gribās uztaisīt to zelta miljonu. Par to jau mēs apgalvot nevaram, bet Davos formā pirms pāris gadiem jau Švābs pateica, tev nekas nepiederēs un tu būsi laimīgs. Un uz šo jau tagad iet arī, kad mēģina visu atņemt. Ja šī brīdī Austrālijā jau mēģina atņemt, kā saka, mājdzīvniekus. Es domāju, nevis govs, cūkus vai aitas vistas, ja, bet pat arī, kā saka, ka kaitīgs ir kaķis vai suns mājā. Es domāju, ka tās problēmas paliek ļoti nopietnas un mērķis ir patiesībā sadalīt cilvēku, lai vecākā paudze būtu atdalīta no vidējās paudzes, lai vidējā paudze būtu atdalīta no jaunākās paudzes. Un patiesībā tas ir ļoti smagas tēmas. Un arī tas, ka šiem īpaši vecākiem cilvēkiem, kur varbūt ir vientuļi, ja, lai viņiem nebūtu šis mājdzīvnieks, lai viņiem vienkārši atņemtu to, ko sauc par empātiju, ko sauc par cilvēkām mīlestību, sirds siltumu un tādām lietām. Jā, un pasaule paliek ļoti nežēlīga. Man ir grūti spriest, katram ir jādomā pašam, bet manā skatījumā vislielākā muļķība ir ticēt mēdījiem, kuri vēl pirms pāris gadiem teica, cik kolosāls ir potes pret C-19. Un, īsāk sakot, cilvēkiem mūsdienās jādomā. Es gribētu varbūt Ultumu un Pēvotājs atradīt šo, tagad vēl gribētu nolasīt vēl tās 2 īsas ziņas arī, tās būtu svarīgas, bet to varbūt arī kaut kādi jautājumi var uzdot. Jā, es par tātad jums nekas nepiedalīs un jūs būsiet laimīgi. To mēs varam teikt, piemēram, Austrāliju, bet mūsu paša mazā mīļā Latvijā, tagad jau tas ir pilnīgi skaidrs, ka 25. varbūt jūs sakat, kaut kā tūlīt tiks paaugstināts, drastiski tiks paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis. Un vēl šis tas faktiski mēs jau tajā visā redzam tādu slēpju, lai cilvēkiem nebūtu iespējas nomaksāt, nebūs nenomaksās, atņems pareizi. Skaidrs, ka tas cilvēks, viņš tiek vaļā no parādiem, viņš ir laimīgs vienu brīdi, ja? Bet tas jau tiek veidots mākslīgi. Mākslīgi radīt, lai būtu šie tie apstākļi. Faktiski arī visi šie te pārējās lietas, tie paši, kā tev ir visi tie skrejriteņi vai kas tev uz ielām, kas pilnas mētājās un mašīnas, ko var it kā jau ļoti normāli, bet tas jau faktiski, tas tā lēnām mūs ievēl, kad jums pašiem savs nekas nav vajadzīgs. Ja? Protams. Un faktiski varētu teikt tā vislaimīgākais
vienā ziņā var justies tas cilvēks, kam nekas nepieder, un kam nekas nepieder mūsu valstī, ne tikai mūsu valstī, bet pasaulē. Kam nekas nepieder. Brīvam cilvēkam. Un bomžiem. Un bomžiem. Jā. Nu, viņi neko nevar paņemt. Brīvam cilvēkam faktiski visgrūtāk, jo brīvie cilvēki jau tie, kas domā paši un analizē paši, tie ir visbīstamākie un tie visgrūtākie pakļaujami. Tie ir skaitīgākie. Tie ir skaitīgākie, bet brīvu cilvēku status kā tādu. Šīs tēmas, kam mēs pieskārāmies, tās ir vērts un tur ir noteikti jāveido atsevišķi raidījums, un tur daudz ko jārunā, daudz ko jādiskutē. Jā, jo tāda īsta brīvība, lai būtu pilnīgi neatkarīgs no visa, ja? Tas, kas ierobežo brīvību un ierobežo mūsu brīvību ar katru reizi, ar katru gadu, ar katru dienu jau neteikšu, bet aizvien vairāk un vairāk un vairāk mūsu brīvības ierobežo. Un ļoti daudz jau mēs paši tam piekrītam, jo tā ir ērta, vienkārši ērta. Ka mūsu vietā izlēma citi, izdara citi, un tā mēs pamazām iebāžam savu galvu tajā verga kakla siksnā. Viennozīmīgi. Nu, par to, ko tu tikko pēdējo pateici, gribētu uzrunāt skatītājus un teikt, tie, kas dzirdēs šo raidījumu. Es būtu ļoti priecīgs un pateicīgs, ja būtu vēl cilvēki, kas gribētu pieteikties pie ULDA vai vispār jau, teiksim, runāt, vienkārši runāt, ja. Tāpēc rakstīt, diskutēt, tāpēc, ka tikai dūrēja spēks, ja, kā rakstīja Veidenbaums. Tagad es nolasīšu te pāris vēl komentus tādas īsas, ko cilvēki rakstīja, tā kā šī pašam skolotājām pēdiņās Jurim Cenītim. Te tāds īsts komentus no Maltas, un tas arī būs saistībā ar to, ko tu tikko pieminēji, ka šie kukaiņi ir mazāk. Jo tu esi Malta, kur arī, kā saka, lauku cilvēks, ļoti gudrs vietas cilvēks, ja. Labi zinu, sazvanamies, ja. Malta tiešām ļoti gudrs sieviete. Viņa raksta tā. No gaisa birst pēdiņās, viss iespējamais, ne tikai mendeļējo tabulu. Dziļā sniegā ētas pavasarī, koki, pilni ar visādu krāsu obolēm, pat lapas kroplis plauka. Cik nu uzplauka, bet valsts dabas aizsardzības mūguļi pamodās vasaras beigās. Varētu dzīves ziemas miegs viņiem. Vispār tās ir šausmas, cik tagad skolās daudz stulbu skolotāju salasījies. Manā laikā nebija, ja divi īpaši apdalīgi. Tas viss. Lai gan tā ir tāda sausa zinātnieku patoloģija, mums arī profesori ar to slimo. Viņi tik tālu neiet tajā savā zinātnes lauciņā, kā apkārtējo, kas ir ārpus šī lauciņa, un viņi nespēja uztvert. Esmu ar tādiem saskārusies. Nu, skumi, bet Malta tiešām ir ļoti zinoša sieviete, jā, un par ļoti daudz ko zina, un kā viņi arī saka, jā, ka cilvēki mēģiniet atrast informāciju. Informāciju var atrast par ļoti, ļoti dažādām lietām. Vajag tikai spēt, vajag tikai gribēt un rakt. Ja, izslēdziet pilnībā visas iespējamos melus, sorsīt mētīs un mēģiniet rakt. Ja. Tiešām informāciju var atrast, kā viņi saka, par savām Wikipēdijā, par mamā Googlē. Diezgan daudz ko var uzrakt. Ja, rakšanas vai interesēšanās vai. Nu, tad otrs komentus no tādas vairs, vai arī ir, starp citu, dakte. Balsī komentārus, sakal par šo skolotāju. Kāda gudri ir salasījušies. Priekšgalā ar fizikas skolotāju un TVN. Vismaz pusē labvēja problēmas ar domāšanu. Kad sākās Covid nošprucēšana, bija speciālisti, kas brīdināja, ka iejaukšanās genomā var izsākt priekšlaicīgi, novecošanos un problēmas ar konjunktīvo domāšanu. Tā, diemžēl, tas ir mans iestarpiem, kas tiešām daudziem nav, arī kritiskā domāšana. Pieļauj iespēju, ka gēnu rediģēšanā var tikt izmantots gēns, par ko piedzimst bērns, kuram ir ģenētiskā saslimšana. Tā kā ar domāšanu ir iespēja salikt bildi kopā ar problēmas mums daudziem, citādi domājošā, nomelnošana. Vai kāds no gudrajiem pacenties paņemt augstas, ūdens, gaisa parafus un nosūtīt tos uz neatkarīgu laboratoriju. Un šajā sakarībā es gribētu pateikt, ka arī ir tā ļoti interesanta lieta, kad šie trullīši, kuri nomelno, ne par ko neinteresējās, tie, kas domā, tie otru pretējo pusi nenomelno. Tie trullīši, kas nomelno, tad, kad viņiem nav ko teikt, tad viņi raksta. Es pat negribētu teikt, vai to varētu teikt par rakstīšanu, bet viņi
saskribelēt tās muļķīgās emoji galvas. Un jo viņš ir rulāks, jo viņš saliek vairāk šīs galvas, un ka viņam nav vispār ko atbildēt, tad gadījies tā, ka saliek 5 tādas, 3 tādas, jā, kopā 10 vai 15 galvām, jā, viņam tā ir atbildē, tas ir jaunais raksts. Patiesībā tas arī ir saucamā sāpeniskā intelekta kārtējs izdomājums, lai degradētu valodas, un īpaši šo beigās pieskarties. Tāpēc, ka manā skatījumā tas ir traģiski, mums ir viena no kolosālākajām valodām, tas ir reti bagāta valoda. Tieši tāpatās, ka arī krievi ir ļoti bagāta valoda, jā, ko arī mums tagad grib aizliegt, neskapēc, jā. Un es nezinu, jā, un tad ir nākošā problēma arī, kad maz bērni, jā, 7, 8 un 11 gadīgi, jā, mūsdienās jau nemēģina vairs runāt latviski, bet tikai angliski. Lauzītā angļu valodā, jā, bet tas tagad ir moderni, jā. Un tā ir nākošā lieta, jā, kas ir par ko būtu ļoti nopietni jādomā. Jā. Kā jau es teicu, protams, šis jautājums ir un ļoti daudz, kā mēs faktiski esam tā pietkāršies, kas prasa atsevišķu sarunu, atsevišķu disputu. Un pareizi, un es arī vēlētos to, lai, kas noskatījās, izsakiet savu viedokli un lai arī viņš nesakrīt ar mūsu, jo es teikšu, es tā atļaušos tā teikt. Es jau kā tu, es teikšu, ka es absolūti neapgalvoju, man ir 100% taisnība un pareizi tikai tā, kā es tā domāju. Un visi, kas citi, kas domā savādāk, tie ir, tie ir nepareizi. Ja, bet es vienmēr esmu uzskatījis un arī tagad uzskatu un uzskatīšu, ka kritikai ir jābūt konstruktīvai. Tu pasaki, tas nav pareizi, tas nedara. Ok, redz, man arī ielauzās, ok, labi. Dod savu, te runāsim, vērtēsim, analizēsim, sapratīsim, nonāksim pie kaut kāda, varbūt, cita viedokļa, vai pastiprinās, vai tavējo, tas oponentu, vai manējo, tā jau tikai faktiski var virzīties visi notikumi, visi, ja mēs vērojam, vērtējam, analizējam, neko nepieņemot par baltu patiesību. Un es to noteikti piekrītu, bet vienā jautājumā tomēr es neļaušos nepiekrist. Jā, tās ir šīs prasas, tāpēc, kad ja mani indē, ja man ģimene indē, ja man tauta indē, tad es gribētu pajautāt, pirmkārt, kas to dara, tāpēc, ka es esmu pārliecināts, ka tas nav nekas labs, tāpēc, ka es redzu šos dabas izmaiņas, jā, un es skaidrs saprotu, ka tas tiešām nav pilnīgi nekas labs, jā. Vai tas ir saistīts ar to, ka viņiem ir jāpalaiž šis 5G un kaut kāds lielāks strāvojums un frekvences jālaiž cilvēkiem, vai tas ir saistīts ar to, ka grib izmainīt dabu, lai mēs būtu atkarīgi tikai no geopārtikas, kas arvien vairāk parādās veiklī, lai mēs ēstu arī kukaiņas, kā Klaus saka. Es nezinu, tās katrs domā pats, katram ir savu kritiskā domāšana, bet es gribētu pajautāt vienu. Kā pieder mūsu gaisa tēlu. Jo tāds, kā mani uzreiz neskapēc nosauc, un droši vien arī tevi par Kremlim, par Putinistu, bet es tagad jautāju, es neesmu dzirdējis, ka Kremlim pieder mūsu gaisa tēlu, tad jautājums, kur ir likumsakarības, kā, bet tas ir tas, ka cilvēki vienkārši nevēl kopā neko, un tad viņiem liekas uzreiz, tas ir populāri tagad, jo tā mēdī ir pateikuši, jo mēdījiem to maksā un jāsaka uzreiz visi, kas domā savādāk, neiet par ko domā, un kur uzvelk vēlreiz, interesantu skaistu polīti cepurīti, galvā, kad viņš ir uzreiz Kremlīns aģents, Putinists, es neesmu bijis pat komjauniešos, man ļoti gribēja, es kategoriski pateicu, ka ne. Es bērnārzā gāju un kliedzu un maršēju bērnārzā, kad es nekad dzīvē nesmēķējuši, ko es arī neesmu piepildījis, kad es arī nekad neiešu Krievu armijā, par ko tajā laikā varēja, kas ar vecāks kaut kur arī aizsūtīt, Es neesmu bijis arī Krievu armijā un es esmu pietiekoši nacionāli patriotiski noskaņots, bet šī brīdī es viennozīmīgi esmu to, kad visiem domājušiem cilvēkiem jāapvienojās. Un, kad ir tīrākā vēršanās pret balto cilvēku, pret balto rasi, ja to cilvēku neman, piedodiet, pret tūkstošiem, 10 000 gardās tiekšā meldiem, iekšā Eiropā, jau gadu desmitiem viņi tur gardās, un tagad pēdējā laikā aizvien intensīvāk. Un ka tās ir labi apmaksātas, kā saka, organizācijas, ja mēs te raudam, ka Baltkrievijā tur, kā saka, daži 10 mēģina pāriet pār robežu.
Es jums pateikšu vēl vienu lietu. Padomu laikos, es piedzīvojis padomu laikus, un diemžēl bija tāds skarba laiki, mēs nevarējām aizbraukt ne uz Kolku, kur, jo tās bija visas militārās zonas, kas bija nogrēderētas ar traktori, jā, un tur putnus tur kāja pāri, nevarēja gandrīz vai pārlidot, ja tā lieliski izsakoties. Bet šī brīdī, kāpēc viņi tur ucinās, viņi nezina, kad ir tāds Kalašņikova automāts, lai paprast Krievi. Ja ir robežu pārkāpējs, tad ir arī robežsargs, un robežsargam ir jādara savu lietu. Ja? Vienkārši pavisam nevis jāstāst, ja? Tad sliktais Lukašenko, ja? Mēģina sipulu loks draudzīgi tautas valodā runājot, ja? Mēģina, kā saka, mums uzlaist kaut kāds melnos, un kāpēc mēs neredzam tos melnos, kas kārtās iekšā Grieķijā, Spānijā, Itālijā. Ja? Nu, ir vēl viena lieta par Zviedriju runājot un Skandināviju, kad arvien vairāk partnerās ir izvarošanas gadījumi, jo tur viņiem ir pieņemta šī dižā Stambulas konvencija. Stambulas konvencija dara visu iespējamo, lai pēc notrādi grautu, un cilvēki to nesaprot. Es esmu runājis ar cilvēkiem personīgi, gan no Anglijas, kas ir dzīvojuši Anglijā, gan kas ir padzīvojuši nedaudz Norvēģijā. Es zinu gadījumus, kad ir bērns noņem tikai tā, un šie muļķīši Latvijas vecāki, kuri domā to, ka šī brīdī, pieņemot Stambulas konvenciju, varēs kaut ko viņi pieņem pie satversmes, pielikt kaut kāds punkts un kaut ko mainīt. Nevar satversmes. Stambulas konvencija ir uztaisīta tā, ka tur mainīt nevar neko, tur vai nu ir, vai nu nav. To vienkārši nedrīkst pieņemt. Un ir otra lieta par Stambulas konvenciju. Visās valstīs, kur viņi ir pieņemti, tur paliek tikai sliktāk. Tāpēc, ka mums Latvijā līdz šim ir bijis satversme, mums ir civillikums un mums ir krimināllikums. 3 lietas, jā, kurās pilnīgi viss ir pateikts. Vīriešu tiesības, sieviešu tiesības, jā, maz bērnu tiesības un tā tālāk. Ja mēs šīs lietas nespējam ievērot 3 šos likumus vienkārši, kad dienestu to neievērot, tad kāpēc jūs iedomājaties, ka varētu būt tāda situācija, kad pieņemot kaut kādu Stambulas, Mozambikas, vēl kaut kādu konvenciju, kaut kas varētu mainīties. Nekas, draugi mīļi, nevar mainīties. Var mainīties tikai tad, ja šie izpildu orgāni izpild, un es vēlreiz tāpēc ir krimināla likums. Ja? Un krimināla likums ir jāievēro tiesnesim, prokuroram, jebkurā, kā saka, jā. Bet, ja to negrib ievērot, tad, diemžēl, notiek sliktas lietas. Un pamēģiniet painteresēties. Es domāju, ka daudziem ir arī draugi Zviedrijā šī brīdī izbraukuši latvieši, citur Skandināvijā, jā. Paskatieties, Eiropā tāpatās, kas notiek, tur ir vienkārši ārprāts. Tāpatās par mīļoto Ameriku daudz priecājās. Un iesitiet tajā pašā virstīgajā YouTube'ā, ko daudz nonievā. Iesitiet iekšā kaut vai Filadelfijas ielas, iesitiet Ņujorkas ielas, nu paskatieties, kas tur darās, kādi tur ir bomži. Nu, nedod Dievs to Ameriku. Nedod Dievs. Es pats esmu Amerikā 2 reizes bijis. Es esmu bijis arī savā laikā Baltijā namā, redzējis, kur sēdēs Gorbačovs un Reigans krēslā. Es diezgan daudz ko redzējis. Es redzējis Pentagonu. Nožēlojam tā Amerika. Vienkārši ārprāts. Un kādam tagad paliek. Un vēl šī brīdī Teksas paliek. Teksas veidojās par savu pilnīgi neatkarīgu štātu, jau ar savu karogu. Varbūt arī to mēs varam parādīt, ka tās ir oficiālas lietas, un Amerika dalās par reģioniem, tāpēc, kad arī tur cilvēki saprot, ka nevar ciest vairs izturēt to ultraglobālistu, uzspiest to vercību, ko viņi tagad mēģina darīt, un viņi to mēģina darīt visā pasaulē. Tās ir tādas pilnīgi lietas, kas latvietim normāli nebūtu pieņemams, un latvietim noteikti vajadzētu beidzot celties kājās, dabūt savu spīti un pateikt skaļu nē, un neteikt, ka man šodien jādod kredīts, tāpēc, ka tāpat jums to visu mēģinās noņemt agrāk vai vēlāk. Mums ir vienkārši beidzot jāpieceļās un jāpasaka skaļš nē tam visam. Tad vēl ir tāds vēl interesants par 5G, starp citu arī atradu pēkšņi netā, kas ir tā nolasīšu arī viena interesanta ziņa, ja? Ko ir juristu biedrības, starp citu veidojas. Jā, juristu biedrība, jā. Viena no juristu biedrībām, nesaukšu kur, jā, tas nebūtu tik būtiski, bet juristu biedrības ir vairākas Latvijā. Tā ir viena no juristu biedrībām, un tur ir tāds interesants teksts ar izvilkumu. Tomēr jautājums par 5G uz veselību ir skatāms ne tikai tradicionālajā izpratnē kā dzīvu organismu ietekmi, elektromagnētiskais starojums. Uz to norāda Latvijas juristu apvienības vadītājs Rihards Bulka. Jautājums ir bīstams, saplūstot radiotehnikas un mikrobioloģijas apakšnozarēm. Asinsvados iepludinātie nanoparaugi
kas ir ar uzsvaru asinsvados iepludinātie nanoroboti, nespēj uztvert esošās mobīlo operatoru frekvences. Visu strojumvilnim jābūt ar ļoti īsu amplitūdu, kas mums kļūst iespējams pēc 2,4 Hz frekvences. Līdz ar ko jaundara, uzlaužot telefonu operatoru tīklus, spēs izmantot tos dažādu komātu došanā mākslīgajām mikrobioloģiskajām sistēmām. Bet, ja nākotnē nanoroboti būs spējīgi veidot jaunas neironu saites smadzenēs, tad no šā mirkļa 5G tīkls var tikt izmantots arī kā apziņas ietekmēšanas rīks. Lūk, vēlreiz. Polī galvas liek polī cepurītes. Tiem, kuriem nevajag, tie nelieto. Tālāk, ja tā iespējamība teorētiski pastāv, tā ir jāpērk un jānovērš. Ja nevar novērst, tad jautājums ir par 5G liederību. Pēc informācijas apkopošanas juristu rosinātā pētījumā rezultātā konfidenciāls atzinums tiks nosūtīts valdībai un valsts prezidentam. Man ir liels prieks, ka arī juristu biedrībās mums ir forši viedi cilvēki, un arī pats dažus tādus zinu, un tas tiešām priecē. Tātad galīgi pārveduši mēs neesam. Jācer. Un tad varētu pavērst kamerai tādu interesantu, es nezinu, kas būs redzams, vai to mēs varam pēc tam ielikt. Nē, mēs ieliksim. To mēs ieliksim. Jā. Ok. Kādi ir vēl jautājumi? Informācijas tik daudz, tu man tagad sagāds virsū. Kā es teicu, es jau te sēžu un domāju tagad par to vajadzētu jāmēģina kaut kā būs sistematizēt, kaut kā sadalīt, kaut ko tur jāveido pat vairāki. Jā, bet to es domāju, ka es ceru un es zinu, ka tu neatteiksies. Mums jau katru jautājumu paskatīt vairāk, detalizētāk. Galvenais, ko ļaužu domā. Vai domā, bet mēs vispār ticam, ka domā. Jā. Es gribētu pateikt raidījuma noslēgumā paldies visiem, kas klausījās, kuriem varēja būt interesanti. Es gribētu, lai pirmkārt cilvēki ceļ īkšķīšus, tāpēc, ka tas raidījumam nes reitingu tādā ziņā, ka šo raidījumu varēs atrast citi cilvēki. Es gribētu, lai tiem, kuriem interesē, ka jūs nosūtat šo raidījumu vismaz nākošiem 50 vai pat 100 cilvēkiem, jā, un tādā veidā mēs varētu popularizēt šo visu. Es gribētu, lai jūs mēģināt mūs atrast, rakstīt, informēt, sūtīt ziņas, mainīties. Mums ir jābūt vienotā kodolā. Un mums ir jāsaprot to, ka vienkārši kaut kam steidzam jāizmainās, jo pretējā gadījumā izmainīs mūsu. Paldies visiem! Paldies! Uz tikšanos!